Tātad, ko es biju izdomājis? Jā, ok. Ir. Davai mauc intro. Ir galvā. Sveiki! Šis ir filmu podcasts. Mēs ar Kristapu parunāsim par filmām. Par lielajiem Kristapiem. Sveiki! Šis ir filmu podcasts. Es esmu Reinis, tas ir Kristaps. Mēs pastāstīsim savas domas par visādām filmām. Šodien primāri par nominētajām filmām lielajos Kristapos, vēl konkrētāk spēļu filmas. Par doķinēm, par animācijām kaut kad varbūt citreiz parunāsimies. Varbūt kaut ko pieminēsim arī šodien, bet pamatā spēļu filmas. Jā, tās ir visinteresantākās filmas plēm. Jā. Nu, nevis interesantākās, bet man liekas tām, kurām visvairāk arī cilvēki kaut ko zina, runā. Un arī skatīties cauri visas latviešu kaut kādas doķenes un īsfilmas un animācijas filmas, that's like Man šķiet, es 2025. gadā nostījos vienu doķeni, vienu latviešu doķeni. Pa Kulakovu, ne? Pa Kulakovu, jā. Un tas palielam arī bija viss. Un, kas interesanti, lielajos Kristapos, viņi nemaz nedabūja nekādu balvu. Man liekas, jā, ka viņi nedabūja. Viņi bija nominēti, bet nedabūja, jā. Nu, okay. Cits films bija labāks, es nezinu, jā. Jo es to Kulakovu filmu, es viņu sāku skatīties, bet man liekas, nepabeidz tā arī beigās tomēr, jā. Bet, es domāju, ķeramies klāt uzreiz pašām galvenajām, vai ne? Izejam cauri tās, kas bija nominētas kā pilnmetrāžas filmas. Man ir arī mazlietiņi, daži maz faktiņi par šīm filmām. Ar latviešu filmām ļoti grūti atrast kaut kādus interesantus faktus. Protams, tur par tumšzilo evaņģēliju kaut kas ir interesants, tur tīklā, tas viss tā kā ir. Bet, jā, piemēram, par mūžīgi jaunu un nospiedumu man vispār tā kā nekas nav pierakstīts, sorry. Gan jau, ka varbūt kaut kas tur bija interesants, bet es vienkārši palaidu garām. Yeah. Bija interesanti, vajadzēja paņemt, pēc aizvers, man ir tāds tā kā bukletiņš no tumšzilo evaņģēlija, jā, ko viņi kinītī deva, es kaut kur dabūju, man ne to bukletiņu. Tur bija arī interesanti fakti, Okay. Ar ko mēs sākam? Mēs sākam no apakšējā gala vai? Es domāju, sākam apakšējā galā, jā. Nu tad kā tev liekas, kas ir mums apakšējā galā? Es apakšējā galā ir 5 filmas, un ir Lotus, Mūžīgi jauni, Nospiedumi, Tīklā un Tumšzilais evaņģēlijs. Es apakšā likt Mūžīgi jauni. Ok. Ko tu likt apakšā? Pašā apakšā? Nu, zini kā, no tām filmām, ko es pabeidzu skatīties, man tad arī jāliek Mūžīgi jauni pašā apakšā. Bet, ja mēs ņemam visus kopā, tad Lotus. Jā, Lotus bija, tā kā es vienmēr esmu tās čalis, kurš tā kā pabeigs līdz pēdējiem. Tā kā es izdzīvošu, es izcietīšu. Es esmu lasījis grāmatu, kas ir 800 lapas, vai ne? Man jau pirmajās 20 ir skaidrs, ka šis nav man. Yeah. Bet es lasu, gaidot, kad ja pat tajās pēdējās 5 būs tas tāds, tā, ka tas viss savilksies un būs tāds saipīs. Un nebija. Un man liekas, ar Lotus arī tā kā būtu tas, bet es vienkārši pateicu, nē, šoreiz. Tā kā es interesanti. Davai, zini, kā pieķeramies Mūžīgi jauni. Davai. Pēc tam varam Lotusam, pēc tam es domāju Nospiedumi, tad Tīklā un tad Tumžilo. Kā tev šī tāds rankings? Ok. Mūžīgi jauni. Karoši māmiņi pēdējā vietā, ja tur nekas nenotika. Tur nekas nenotika. Kā filma sākās, un kā viņi tur čomi narkojās, tā arī tā filma beidzās. Un, nezinu, man tur ne tur kaut kāda spriedze, ne tur es jūtu kādam līdzi, tas galvenais čoks ir, ne tā galvenais, bet tas, kurš tā kā tur kaut kāds jobans DJs, vai ne? Pieņemsim čoks, ok, viņš tur tā kā narkojās, un kā tā kā būvēja uz to, ka, gan jau, ka tas labi viņam nebeigsies, vai ne? Un tad viņa tā nāba ir off-screen. Man tur priekš ienāk čomas tāds, ideja, vai ne?
Man tajā momentā tur man prasījās, ka vienkārši zini, kas ķipā. Tur tas sensīts, laikam, tas bija sensis, kas tur ik laikam parādījās, ka varbūt tas sensis atrod, kā tas viņa dēls tur kaut ko pārdozē. Okay. Jo tas sensis, viņš bija tāds labs tēls patiesībā, kurš tā kā jūt līdzi, vai ne? Un tur interesējās tur to draugu, vai ne, kā viņam iet un palīdz. Un likās tāds tā kā arī kinda svarīgs tēls tajā visā. Un tad beigās tā arī tur nekur viņš neattīstījās. Jo man liekas, kas jābūt tad spēcīgā tiešām īpaši uz beigām, ka pirms tas sensis atrod, kā viņš tur kaut ko ir tur pārdozējis un iztaisījis pašnāvību. Es arī līdz galam nesapratu, kas tieši viņu notika, bet ka viņš nomira, vai ne? Un man liekas, ka tas būtu ritīgi spēcīgi, ja tā man tagad bija. Jo man tā jau tie tēli īsti, es nezinu, neviens nelikās uzbūvēts tāds, kurš tā kā varētu iznest to kaut kādu viņa nāvi, vai ne? Tas likās tāds, nekas tāds. Vienkārši kaut kāds side stories, kas tikko beidzās, un tas arī viss, jā. Man būtu kaut kāds tāds lielāks emocionāls pieskāriens tam visam, jā. Jo vispārēji arī tie tēli, es nezinu, jā, tur kaut kāds jauniešu problēmas, ja tu salīdzinoši jauniešu, un ne. Bet kaut kā nekas tur baigi nehitoja, vismaz man. Jā. Jā, tā Mārtiņa nāma, šeit viņa Mārtiņš sauc, bija tāda, tā kā, kaķis aiziet no mājām un tā kā klusumā tā kā novirs. Bet jā, bez nozīmēm. Tas bija tā kā pasniegts. Un tad beigās tur tā kā tas monologs kaut kāds, tāds īpatnējs. Tā kā, es sākumā tā kā riktīgi klausos, man tāds tā kā, un tad es kaut kur aizpildīju domās savās, man bija tāds, tā kā man vispār vienalga par tevi. Tā kā tu teici, tie tēli visi ir tādi ļoti virspusēji, man šķiet, un pliekani. Es redzu, ka tā kā ir kaut kādi pēkšņi dialogi. Viens ir skaidrs, viņi tā kā visi savā nodabā ir draugi, vai ne? Tā kā visi viens otru kaut kādā veidā zina. Bet līdz galam es man šķiet vai palaidu garām, vai arī tas netika pateikts. Kā viņi viens otru zina? Jā, man arī vispār nelikās, ka kādas ir tās attiecības? Čomi būtu, jā. Bija baigi tā kā grūti just līdzi vienalga kuram tēlam. Un tad beigās, kad tā kā viens no viņiem uzstājas pašnāvību, ir tā kā nav līdzjūtība nevienam tā kā vai kādam no tam draugam. Man nav līdzjūtība pret jebkuru no tiem draugiem vai par to, kurš uztais to pašnāvību, jo viss ir bijis tāds tā kā pliekans. Tiešām tā kā grūti bija vai rezonēt, vai tā kā pieķerties. Un tas man šeit bija tas klupšanas akmeņš tajā filmā. Kaut kas spēcīgs, manuprāt, bija vizuālā valoda. Tas man patika. Jā, tur bija labi kadri, jā. Smuki, visi tur kaut tur viens pārīts tagad dzīvot mājā, viņiem tur ir, tur tas vīrs audzē zālīti un ko tur, un viss kaut kāds tur sēns, un viss tas ir baigi tā forši nofilmēts, uzbūvēts, vai ne? Viss smuki izskatās, un tur kaut kādas lokācijas. Sākumā arī viņi tur kaut kādā festivālā, kaut kādā zaļumballē, kaut kur viņi tur tusējās, un viss tāds krāsains, smuks, un tas tā kā tas bija tāds spēcīgais, bet pārējais bija tā. Un vēl kas man patika no vizuālās valodas, tad, kad viņš filmēja to mūzikas klipu, tas man šeit arī bija tāds foršs. Tas bija labi nofilmēts, jā. Tie bija tādi smuki kadri. Man liekas, kas arī rēcīgi, ka tur tā kā ik pēc 10 minūtēm bija kaut kāda tā kā deju pauze. Ik pēc 10 minūtēm bija kaut kāds tā kā prikols, kaut kāds dejo pie kaut kādas reju mūzikas. Katras 10 minūtes vienkārši tagad viņi dejo. Vienkārši katras 10 minūtes. Skan kaut kāda mūzika, kāds dejo visu laiku. Tā kā. Ik pēc 10 minūtēm toču man tā kā. Tur kaut kāds 5, 10, labi 10 ne, bet kaut kāds 5 reizes toču, man liekas, tā kā filma vienkārši apstājās. Tagad ir tusiņš. Bet, ko varētu izcelt, ir Rihards Sniegs. Viņam ir kaut kāds acting chops, man liekas. Jā, tur tā kā priekš tā, ka viņš man šeit nav aktieris, viņš ir tā kā pazīstams influencers vai kā, bet priekš tā, ka viņš nav tāds tā kā aktieris, viņam diezgan labs tas tā kā tēls sanāca. Un bija interesanti momenti, un tad, kad viņš tur pa sievai sūc to pienu, tas bija tāds, ok, fair enough, tas bija tāds rēcīgs moments, tas bija diezgan oriģināli. Tur es varētu ielikt plusiņu.
Vai ne? Bet tā viss tas tā kā stāsts kopumā tā kā ļoti grūti sekot līdzi. Nē, Sniegs labs, viņam arī viņš bija iepriekš Upurga ir tāda filma, ne? Viņš arī bija, un tur arī, man liekas, tā viņam tā kā pirmā kaut kāda tāda loma. Arī bija labs. Tā kā nevar vispār pateikt, ka viņš nav kaut kāds profesionāls aktieris, un viņš tā kā ļoti labi. Bet viņš palielam arī kaut kādā ziņā spēlē sevi, man liekas. Nav bijusi šitajā filmā un arī iepriekšējā viņš nebija nekā tur baigas sarežģītā loma. Man liekas, to pašu viņš tā precīzi, tā ļoti dabīgi, naturāli, vienkārši un nospēlē. Viņam, man liekas, viņš var vienu dienu ar kādu lielo Kristu paķert, es domāju. Richard, es pat tevi! Jā. Bet, pa mūžīgi jauni. Nezinu, kā ķipā, arī kaut kādā ziņā, ja šī ir vājākā, kā kuram, bet manuprāt, vājākā filma no nominētajām, tad tas nav sūdīgs rādītājs. Es nezinu, kaut kāds 10 gadus atpakaļ, pieņemsim, pat nevarēja būt nominācija labākā filmatrāžu filma, jo vienkārši nebija filmatrāžu filmas. Tā kā tas līmenis arī ir audzis. Tur bija kaut kādi gadi, kad Lielos Kristaps izlaida, un ka ķipā tur bija Lielais Kristaps pat 2 gadu, vai ne? Okay. Jo ķipā nebija vienkārši filmas, ko nominēt. Tā kā ir nice, ka, man liekas, ja šī ir vājākā, tad patiesībā tad nav tik sūdīgs tas līmenis. Jo viņi tādā ziņā tur jau viss bija. Tur bija labi nofilmēta, viss ļoti profesionāli. Es domāju, ka tas tikai labi, ka tas līmenis, man liekas, patiesībā pa gadiem ir ļoti audzis. Ja kādreiz tur Lielo Kristapu dabūja kaut kādu filmu Ūdens bumbrāstiem runcim, tas ir diezgan labs, tā ir laba filma. Čīpa laika, es jau vairs neatceru. Labi, ģimenes filmas, tās tā kā nekad nedabūs tādas, tā kā. Bet šitā 10 gadus atpakaļ šī būtu paļa bomba. Lielais Kristaps kabatā, es domāju. Bet, ja tu skaties, pret ko viņi gāja pretī, tad tā kā, viņi skaitās, man liekas, vājākā, manuprāt. Okay. Labi. Es nezinu, man tur jālaikam, man par šito nav ko komentēt, jo man nerad kaut kur pusē es biju. Zinu, tā filma iet kaut puse. Es nezinu, ka ir puse, bet es pačakoju. Un tāds bija tikai puse. Tas bija zēvā. Bet ko es varu pieminēt, šī noteikti bija Rudolfa Kugrēna labākā loma. Es domāju, viņam ir priekšā. Jo viņam nebija nekas jārunā. Viņam priekšā ir spēcīga aktieru karjera. Bet tās aiz pārvērtība, tas bija labs prikols. Jā, tur bija interesanti. Ka tā arī tā čiks, kas tā vadītāja. Aizveriet savus mazos cilvēkus. Bet kaut kā vispārējais man ir kaut kā, vienkārši nehitojas, nezinu. Sākums jau bija ok, tur piepazīstina katram tur savas problēmas un plēlam tās viss ir narkotika problēmas. Bet man liekas, tā arī tas, kur neaizgāja. Viņi beigās arī vienkārši tur paņem kaut MDA, vai ne? Vienkārši sanāja filmas sākums, filmas beigas. Patiesībā ar tiem tēliem nekas nemainās, tikai tur tā viena čiks pateica, nē, es to negribu. Un tā kā viņai var būt kaut kāda vienīgā tāda kaut kāda character arc, man liekas, tajā visā vispārējais. Es nezinu, patiesībā the same, vienkārši kā sākās, tā beidzās, Jā, vienā brīdī man pat likās, viņai tur uzplauksnīja kaut kādas attiecības ar to Sniega karakteru. Man likās, ka tur kaut kā romance veidojās. Tā ir, kur tā blonda, tā ir baltiem matiem, Jā, man likās, ka tur viņai interesē viņš, un es domāju, varbūt viņi pušos uz kaut kādu, tur mīls trīstur vai ko, un tas vispār nekur vairāk neattīstījās. Tas bija tā interesanti. Vai es vienkārši nepareizi nolasīju, bet man likās, ka tur viņai ir vēlmes, teiksim tā. Man tā laikam izskatījās, ka tur kaut kas ir, bet vai tad ir, vai tad nav. Tas arī, es nezinu, tas bija tāds bišķi randoms tajā visā, ka viņai patīk laikam, bet tad tas tā arī palika tur, nezinu, tā kā arī, nekas tur neattīstījās tajā visā. Sorry, mūžīgi jauni, šoreiz nebūs rekomendācija. Es savā listā teikšu 4. no pārējām. Jo mēs vēl parunāsim par citām filmām, bet Okay. Mūžīgi jauni 4. vieta. Priekš manis no tām 5. Labi, es nevaru teikt, es neesmu tos nospiedumus redzējis. Bet priekš pats tad cerāk, ka pēdējā vietā, Okay. Pieminēji, tad es pastāstīšu, tikko no kino noskatījos nospiedumus. Svaigāts.
Jā, svaigām sajūtām par nospiedumiem. Vai šī filma atstāja kādu nospiedumu uz tevi? Zinu ko. Jā, bišķi sirsniņā iesit. Tur bija tādi daži momenti. Man patika... man ir ļoti svarīgi atcerēties pareizi. Man liekas, Ieva Segliņa. Jā, pareizi. Ieva Segliņa galvenajā lomā. Parasti es viņas redzējis, vai teātrī, vai kaut kādos seriālos, vienalga kur, tādās tā kā, nopietnās lomās. Un tā visu laiku arī tas nopietnums ir. Kaut kāds tā kā, viņai tāda žēlīgā tā sejiņa vai ne, vai tā. Un tā kā, visu laiku tev tā kā jāpārdzīvo līdz ar viņu. Un šitajā filmā tas arī bija, papildus vēl bija komēdija. Bija tas viņas, tas jaukums, tas naivums vēl izpaudās kaut kādās tādos komiskos momentos, un tad, kad viņi vēl kaut ko nolamājās, tad man vispār bija tāds tā kā, tāda konfekta, man patīk riktīgi Segliņas loma. Un, ja nemaldos, viņa arī dabūja gada aktrisi. Tā, man liekas, tā filma dabūja 2 balvas. Jā, Maliks un Segliņa, ja es pareizi atceros, vai arī, sajaucu tagad. Aktrise, viņa dabūja 2. plānā. Bet 2. plānā dabūja Leonarda Ķestere no nospiedumiem un Gatis Maliks. Tāpēc, ka labākā aktrise bija TTT, sorry. Yeah. Bet, ja neeksistē TTT ar Agnes Budovskas tēlu atveidojumu, tad es teiktu, ka Segliņa paņem mierīgi. Yeah. Viss tā, ko es šogad redzēju, tā loma arī bija tā kā. Man ļoti patika viņa. Un viņa tā kā ļoti vilkšu to filmu. Maliks arī bija labs, tā kā. Yeah. Un vispār filma kā tāda, par ko viņa ir par to, ka tēvs iet bojā, viņš tiek tā kā aizsūtīts uz slimnīcu, viņam ir kaut kāda trieka, kas tur, un visu to laiku viņi tā kā cenšas tā kā kaut kā palīdzēt, un tā kā cer, varbūt necer, nav īsti līdz galam skaidrs, vai viņi grib to tēvu dzīvo vai negrib, jo tas sarežģīti, tur bērnība, tur traumas un kas tur, un tur tēvs dzērājas un tādā garā, bet tā kā kaut kāda mīlestība tur tomēr ir, tomēr prasās vairāk, un tā kā, ir tas tāds smagnējums par to, ka tas cilvēks iespējams vairs nebūs, un tad tu tagad centies saprast, vai tev tas cilvēks vispār ir vajadzīgs, vai tomēr tur kaut kas ir palicis neizrunāts, vai labāk ir, lai viņš aiziet, un tad jau tiksim galā. Un tad viņi tur pa slimnīcu skraida, tur meklē, un tur tāda mazliet tāda klišeja un stereotipi par to slimnīcu, par to, ka tu nekad nevari atrast, kur kas ir. Un tur viss kaut kādi tādi komiski momenti, bet tas strādāja, tas man netraucēja, ka tur spēlē uz to, man likās, ka bija rēcīgi. Un beigās viņi arī attaisnoja vēl, tur bija tāda frāze, ka viņi tagad savāc kaut kādas tās tēva mantas un tagad nevar atrast izēju. Kā tur bija tagad precīzi tā frāze, bet viņi tāda saka, te laikam neviens tagad netiek ārā, visi vienkārši pazūd un nomirst. Tagad tik grūti ir tikt ārā no slimnīcas. Un paralēli tur Maliks trenē, tur vienu jaunieti bruņniecībā. Bruņniecībā? Tur uz zirga kāpē? Nē, vienkārši tur tā kā divcīņš, tur ar zobeniem, tur mācās, mahājās, ko tur, un tas tur tāds mazais side stories, un tad viņam ir tā kā meita no iepriekšējās laulības, ar kur viņš tagad cenšas tā kā arī saglabāt attiecības. Kas viņam darbs skaitās, viņš ir bruņinieks? Ja godīgi, es nesaprotu, kas ir viņa darbs. Es tikai zinu to, ka Segliņas tēlam darbs bija arī tā kā fotografēšana, filmēšana, jo viņi tur tā kā bija kaut kādās iesvētībās, un tad viņi pēc tam montēja tur kaut ko, kaut ko tādu. Un tad tur bija vēl smieklīgi momenti ar veļas mašīnām. Tās ir smieklīgas. To es tev atstāšu, lai tu paskaties, kas tur ar to veļas mašīnu bija tāds. Davai. Bet,
Filma, es teiktu, diezgan forša, man patika. Es nesaprotu to lielo Kristapu prikolu. Kā viņi tā kā nominē filmas, kuras sabiedrība vēl nav redzējusi. Kā tas strādā? Nu, es domāju, viņi iznāca pēc Kristapiem. Jā, es domāju, tas ir kaut kāds marketing prikols. Zini, tā kā tur ir nedēļas nogala, kurā par to filmu bišķi tā kā runā, vai ne? Kaut kur televīzijā parādo, viņi tur dabūja 2 balvas, un tad tajā pašā, tas sanāk nākušajā nedēļā, pēc tās nedēļas nogalas tā filma iznāk. Bet, jā, tā Latvijā tas ir. Tā kā es esmu redzējis, ka ir arī tā kā pagājuši gadu mūžības skartie, vai ne? Tas pats prikols, viņi tur ar kaut kādas balvas vinnēja, bet tā filma nebija vēl iznākusi. Nezinu, jā, kāpēc... Kur tas prikols tajā visā, ka tā kā izlaiž pēc tam. Man tas liekas kaut kāds marketing prikols, varbūt tur ir kaut kas vēl apakšā, vai ne? Gan jau viņi tur var iesūtīt tai žūrijai, lai apskata. Tur jau gan jau jābūt arī norunātam, ka tā filma iznāks kinoteātros, bet pie mums tā var, jā. It kā jau tā filma esot bijusi izlaista. Pirms tam vienkārši Latvijā viņi tikai tagad tika izlaist. Viņi pirms tam jau bija visādos tur festivālos iesniegt un kas tur katru. Tā kā oficiāli skaitās, ka viņi iznāca 2025. gadā, līdz ar to viņi kvalificējās tagad pagājušajā gadā. Tad jau skaitās, tad jā. Bet jā, mēs kā sabiedrība redzam viņu tikai tagad. Labi, tas tik tāds mazais side questions. Jebkurā gadījumā es teiktu top 2. Priekš manīm viņa bija otrā labākā no visām šīm filmām. Šogad man tikai bija rēcīgie momenti, bija ļoti rēcīgie momenti. Un bija momenti, kur man sirsniņā iesēžās, bišķi tāds sāpīti. Es nezinu, vai segliņi man sirdi cieši tur, vai žņaudz, vai kas, bet man riktīgi patika. Tā filma bija nice. Es gāju ar tādām, vispār bez jebkādām ekspektācijām. Es biju redzējis traileri, tad, kad es biju uz kaut kādu citu filmu, kā pirms filmām parasti rāda trailers, un tad tieši rādīja nospiedumus. Un pēc tā trailera man bija tāds nezinu, kaut kas tur varbūt ir. Bet tad, es aizgāju, un patiesībā bija forša filma. Tad recommendations, jā. Obligāti. Jā. Uz šito obligāti jāiet. Domājam, būs jāaiziet. Kā es teicu, top 2. Nice. Tas ir ok. Skaļi. Jā. Par ko tu gribētu parunāt nākamo? Es domāju, ņemam Lotus. Tad pastāst par Lotus. Man ir daži interesanti faktiņi, bet pastāst tā sākumā, kas tur bija. Karoči, dīvaina filma. Noteikti dīvaina filma, kur es arī sākumā līdz galam nevarēju iebraukt, vai ne? Tīpaši kaut kāds pirmās 40 minūtes par to, ka viņi aizbrauc to mūžu, par tiem cilvēkiem un pēc tam par to sektu. Un tikai pēc tam, kad sākās tā filma par to, ka viņi grib kaut kādu filmu uztaisīt, man liekas, tur sākās tā filma, tā īstā filma, kas man kaut kā iepatikās. Sākums man arī likās, kas te notiek, vai ne, par ko vispār runa, neko nevar saprast, vai ne. Bet tad viņai ieskrējās, viņa ieskrējās. Man ļoti patīk tas stils patiesībā, jo, ja tā paskatās no visām tām nominētajām filmām, viņi visvairāk atšķirās ar to savu stilistiku, kas ir tā kā nice, jo man patika, kā bija izgaismota, kā bija nofilmēta, tur dažādi kadri, vai ne, tur bija reāli seksīgi. Un tad beigās tur jau aizgāja kaut kāds arī komentārs, par pašu kino industriju. Tur bija rēcīgi, kad viņa gāja tur pie kaut kādām tur zelta rokas, vai ne? Pie kaut kādiem kino meistariem, kas tur beigās bija skēmeri. Un tad viņa aiziet uz reāli kaut kādu Latvijas, kā tur saucās kaut kāds Latviju kino, kaut kādu bodu. Rīgas kinocentrs. Bez mazajiem tur kaut kādu bomžu māju, vai ne? Un tur arī bija tur, kur tur ir kadri par to, kur tos aktierus trenē. Tas, laikam, varbūt tu neredzēji, tas jau bija filmas beigām otrajā daļā. Tur tā kā bija kaut kāds Latvijas jaunos aktierus trenē, vai ne? Un principā arī tāds tā kā bērgi, vai ne? Viņi tur bija, vai ne? Viņiem tur lika daudzīt akmeņus, šūt kaut kādās līnijās staigāt. Tas arī tāds, es iedomājos, kā arī kaut kāds jaunos aktierus tur
trenē, māca, kad tie, kas studē, vai ne? Kad tas patiesībā kaut kāds baigais vergu prikols, kurā vienkārši izsūc no tevis visa kaut kādu veselo saprātu, vai ne? Un tad beigās arī tur viens no filmas pēdējiem teikumiem vispār bija tur tāds Vils Daudziņš, vai ne? Tur bija tā galvenais tēls bija nofilmējis kaut kādu eksperimentālu kino ķipā, un tad tas Vils Daudziņš skatās to un tur beigās teica, interesanti, kā skatītājs reaģēs uz šo eksperimentālo kino. Un, man liekas, ir tāds komentārs par to pašu filmu, vai ne? Ko, man liekas, tā varbūt režisori arī ķipā zina pasaka, ka interesanti, ko skatītājs domās par šito. Un tad ir tā galvenā aktrise un ir galvenais tēls. Tā sieviete, viņa tur saka, ka viņai, tas ir tas, ko viņai vajadzēja izdarīt, lai pēc tam varētu darīt kaut ko citu, vai ne? Tu, man liekas, tā viss tā filma ir par to, ka jā, tas, ka vienkārši maksimāli kaut ko dīvaini un maksimāli vienkārši izspiest no sevis ārā visu, kas tev ir varbūt sakrājies, lai pēc tam darītu kaut ko citu. Jo šis likās, jā, tur tā kā ļoti daudz random vietas, kaut kāds pundurs tur dejoja un dzied, vai ne? Un viss kaut kā tie frīkī tēli. Es domāju, man patika. Man patika, ka beidzot arī kaut kas Latvijā tāds bišķi dīvains beigās. Tāds tā kā nebaidās no tā dīvainuma. Un jā, man liekas, pagaidām tas, ko es atceros, ko es gribēju pastāstīt par to filmu. Man patīk vienkārši, ka viņi bija bišķi dīvaini. Okay. Dažas lietiņas, ko es pierakstīju par Lotus. Pirmkārt, 16 nominācijas. Tās Viņai bija visvairāk. Visvairāk nominācijas šajā gadā. Tas gan, jā. Un par tiem seksīgiem kadriņiem, ko tu runāji. Cik es no filmas atceros, jā, var tā kā uzslavēt atkal bija piedomāts par tā kā cinematografiju, absolūti cinemā. Bija tā kā skaisti, bet tieši specifisks, kas bija, kad viņi tur filmas filmē filmu, viņi izmantoja kameru no 1921. gada. Damn, tā kā autentiski. Reāli veco. Jā, kas saucās, gan jau kā, I'm gonna butcher this, Debris Pavro. Kaut kāda tā kā, tā ir riktīgi tā kastīte, jā, kur tu tur, nice. Zini, kad tu spēlē charades un tu rādi šito, tā ir tā kamera, ko viņi izmantoja. Tā kā jā. Man grūti spriest, es man šeit neredzēju no tā. Tagad tu man bišķi tā kā pārdev to filmu, kaut kad es varbūt viņu pabeigšu, noskatīšos līdz galam. Bet jā, tad, kad es viņu centos skatīties, man bija ļoti grūti, tā kā, man riktīgi likās. Tā kā jā, I'm all for the weird shit, bet priekš manīm tajā momentā kaut kādā brīdī. Uz kuram brīdim tu tiki? Man šeit, tad, kad viņi aizgāja pie tiem čaļiem, kas tur kaut ko gribēja tā kā pārdot. Tās zelta rokas, jā. Laikam, jā. Man liekas, tas pat bija rēcīgais moments filmā, kinda. Kad tur kaut kādi. Man prikulēja, ka viņi ienāk iekšā, tur viens čals tā. Viņi pēc tālāk vēl viens čals. Jā. Vēl trešais, un tad viņi tur baigi kaut ko pārdod viņai un tā. Un viņi beigās bija skameri, jā, viņi tā kā neeksistē. Bija vēl rītīgi viens labs kadrs tāds, kurus, man liekas, Latvijā iepriekš nebija redzējis. Zinu tos kadrus, kad tev kā ir kaut kāds viens stāvs un vēl viens stāvs, un tāds reāls koplāns no tās dzīvokļa, kur tā kā, jā, tur tie grīdi atdala, vai ne, tur tos stāvus, un tur kāds staigā pa augšu, klausās, ko dara apakšā, un tas bija reāli stilīgi. Es nezinu, vai tas ir tā kā, vai reāli bija uzbūvēts tāds sets, vai ne? Es ticamāk, es domāju, jā. Jā, vai nofilmēts viens un otrs, un tad salīmēts kopā, jo tur, pa vidu sadalās, vai ne? Bet tas bija labs, un arī bija tā pārēja, vai ne, ka ir tas augšējais stāvs, kaut ko filmē, un tu tie karakteri iet pa tādām trepītēm uz leju, un nomainās tā telpa vienkārši, šitā, vai ne, Tas arī bija labs, jā, un man tā kā, es domāju, nevar būt, ka viņi tiešām uzbūvēja veselu tādu dzīvokli, ne dzīvokli, bet tādas divas lielas istabas, un divos stāvos. Jo, ja jā, tad tas arī tas stilīgi reāli. Un kas man vēl tur iecepīja, tagad tā neatceros. Bet viņi arī bija labi, jā. Man patika, jā, ka tā kā tas dīvainais un vēl tie kadri, kur viņi arī. Tas viens kadrs, kur tā kā
Man liekas, tas arī bija sākumā, var redzēt, kad viņa tur stāv. Un tas vēl viens karakters pretī, un viņi tā kā kustās caur tai telpai, ķipa nestaigājot. Tas arī bija labs. Bet jā, viņa forši nofilmēt. Es rekomendēju, es saku, tas nav priekš visiem. Jo priekš parastā latviešu šito skatīties, tāds parastais, kino patērētājs, kuram patīk perfektie un tādas parastās filmas, tad jā, ka šito būs grūti saprast. Bet tur kaut kas vairāk ir iekšā. Man liekas, man pat vajadzētu viņu vēlreiz noskatīties. Okay. Jā. Es labprāt pat noskatītos vēlreiz, jā. Un tad, kur viņi tev ir kaut kādā rankingā? Kā, ķipā, es tas redzēju 4. Mūžīgi jauni pēdējiem. Viņi šitā dala man 2. un 3. vietu ar TTT. Okay. Jā, es tā nevaru nolikt, man liekas, viena augstāk vai zemāk. Viņas būtu tā kā dalītā 2., 3. vietā priekš manis, jā. Yes. Okay. Nē. Tā, tad. Nākušies. Ejam tālāk, mums palika. TTT, ne? TTT. Jā. Okay. Labi, pastāstīšu mazliet. Biju skinīti. TTT tas ir atkal stāsts par padomu laikiem. Jū. Par to, kā Latvija tika apspiesta. Bet šoreiz tas ir basketbols. Un tāds interesantāks piegājiens šoreiz nebija par to, kā puikas aizsūt trimdā. Bija par to, kā dāmas aizsūt uz Franciju, kur viņas tur spēlēja. Laikam, jā, Francijā, jā. Jā, uz Parīzi, pareizi, jā. Un parasti es būtu diezgan skeptisks pret tām latviešu kara filmām, tā kā man šķiet liela daļa sabiedrība. Šī tomēr man kaut kā mazliet atstāja kaut kādu iespaidu, man liekas. Protams, tas par to, ka tur apspiešana un viss tas jau bija noiets etaps, to jau uzreiz varēja saprast, tādas lietas būs, bla, bla, bla. Bet tas viss basketbols, tas viss to, kā viņi tagad cenšas atrast savu brāli, caur tur vēstulēm un tur kaut kādām, slepenām ziņām un tādā garā. Un paralēli viņai ir bērns un vīrs un viss tas. Un tas kaut kā bišķi to piesātināja. Un tas ir stāsts balstīts uz patiesiem notikumiem. Un man laikam tas uzrunāja, tāpēc, ka es pats esmu balleris. Nē, bet bija interesantāk šoreiz. Tā kā es to visu sagramotā, tad ir tā galvenā lomā, vai ne, Agnes Budovska, kas arī laimēja Lielo Kristapu šogad. Laimēja, jā. Uzvarēja, tika atzīta par gada aktrisi. Par savu atveidojumu TTT leģendas. Un pelnīt, es domāju, pelnīt ar to, ka, es nezinu, kāda viņai bija basketbola pieredze pirms tam, bet filmā viņi mācēja mest, tur skatījos, pētīju formu, atbild arī priekš tā fakta, ka tie 90. vēl arī nav tik attīstīts basketbols varbūt, bet jā, bija, 90. vēl apakaļ. 70. vai 60. Jā. Un līdz ar to basketbola piesitieni bija interesanti. Un šis bija beidzot tāds vairāk varbūt uzvaras stāsts, kas varbūt parasti ir, nav tik pierasti par latviešiem. Ne, jo parasti ir tas, mūs tur nospiež, mēs esam tur apakšā, bet tad ir šoreiz tāds, šoreiz mēs esam augšgalā un mēs visu laiku ejam augstāk, tas TTT vienkārši visu laiku iznīcina un paliek labāks, un tur aizbrauc uz to Franciju un visu tā, un uzvar visu to un baigi forši, bet šajā reizē pat tā uzvara ir otršķirīga, jo ir tās ģimeniskās attiecības, kas tev vairāk ir svarīgi sekot līdzi. Un kaut kādā ziņā, es tur jūtu līdzi tam
tam, ka viņi grib to brāli satikt, kurš tā kā aizved jau, kamēr viņi vēl bija maziņi. Un kad viņi beidzot viņu satiek, un viņa nevar, tā kā tajā brīdī, kad tu tā kā ilgi neesi redzējis to cilvēku, tu gribi riktīgi skriet viņam, tā kā apskaut un tā kā, mīļoties un ko, bet viņa ir spēlē, un viņai ir tur priekšā visi tie padomi, vai ne, tie džekiņi, esesieši, vai kas viņi tur. Es nezinu to tā. Padomi džekiņi. Jā, padomi džekiņi. Kas tā kā, viņi redzēs to, viņiem uzreiz būs tā kā, pagad, tāpēc, viņi uzreiz konektos tos dots, un tad tur atkal, vispār nekāda iespēja nebūs satikties. Un tas smagnējums kaut kā bišķi notur to spriedzīt, ka, kad viņi beidzot dabūs aiziet pie tā brāļa, un vai tas vispār ir tas brālis. Laikam jau ir, jo jaunībā viņš ar tā izstās un tādā garā, bet varbūt pa tiem laikiem tas ir mainījies, un varbūt tas ir cits cilvēks, kas izliekās un kā. Bet jā, tāds patīkams kino, es teiktu. Jā, es nezinu, man atkal tieši tas. Vienkārši viss filma beigās par to, ka PSRS nebija labs. Un to, man liekas, es nezinu, es jau esmu dzirdējis 100 reižu. Man atkal bija tas stulbais, cik tā kaina var, es saprotu, var jau visu laiku, tā kā jā, tur, protams, nav jau labi, tur nebija tie viegli tie laiki un viss šitais, tā kā, cik viņi bija apspiesti. Man laikam tas pa daudz, un visu laiku uz to nostalģisko spiež. Jā, nezinu, man likās ļoti interesanti, redzēt tādu biogrāfisko filmu par TTT komandu, vai ne, jo viņi patiesībā ļoti leģendāri. Un, man liekas, pasaulē nekad nav bijusi izņemta. Es pat nezinu, vai pat arī Amerikā nebija tik dominējošas komandas, kā mums te, kas bija TTT, vai ne, tajā ziedu laikos, viņi tur 16 Eirolīgas tituls pēc kārtas uzvarēt. Tā kā neviens nevarēja to komandu apturēt. Tas, tā kā, man liekas, būtu vēl interesantāk. Man personīgi. Tieši par to basīti vairāk. Jo tie basīši kādi tie arī bija, tie bija stilīgi, jo tur bija kaut kādi, kad viņām tur paņēma bumbu no savu laukumu puses gāja tā kā, uzbrukumā, vai ne? Tur no muguras bija filmēts un tās gaismas tieši tikai uz laukumu. Un tas ir tāds, ka, man liekas, reāls Hollywoods kadrs bija. To es tā spilgti atceros, tas bija labs. Bet, vispār arī pats basīts bija ļoti labi nofilmēts. Es tieši baidījos, ka tik nebūs kaut kā stulba un neveikla. Bet, man liekas, tās basīšu ainas, tur tā kā, ļoti labi, kvalitatīvi. Bet, tas pieskāriens tam visam padomu prikulam, Tāda atrauga vien bija. Normāli. Dabas, daži interesanti faktiņi, kas mums tur par TTT bija. Tātad ir 2 nominācijas Lielajos Kristapos. Par šito gribu parunāt. ir labākā filma un ir labākā filmetrāžu spēle filma. Jā. Tā kā, tad jāatzīst, ka Tīklā ir labākā filmetrāžu spēle filma šogad. Jā, viņi dabūja šo atzinību. Pie kā tas strādā? Un labākā aktrise, Agneska Budovska. Labi, tas, tas pelnīt, es domāju, tur viņi ļoti labi. Nē, bet varam pieskarties šai tēmai. Tad kā tas ir iespējams, ka tā kā labākā gada filma ir Tumžlais evaņģēlijs, bet viņa savā kategorijā neuzvar? Jā. Kā tas strādā? Kas tas pa prikalu? Tiešām grūti to atbildēt. Es nesaprotu, es arī skatos, es pēc tam redzu tās nominācijas, kas ir uzvarējis tāds, ko? Te izskatījās vienkārši, ka viņi negribēja apvainot abus režisors, vai ne? Lai neviens neapvainojās, tad iedosim abiem. Jo šitā nominācija, tā kā kaut kāda gada labākā filma, tā ir pirmo reizi. Man ne, kad tur ir salikts čupā visas tās, gan dokumentālās, gan visas. Man tas likās, tā kā, come on. Vienkārši tad tā kā izvēlēties vienu filmu un iedodat viņiem, vai ne? Šis bija smieklīgi, jo viņi apbalvo gadu labākā filmetrāžu filma TTT, un tur uz skatuves uznāk visi TTT komanda, tur saka runu paldies, tie visi aiziet apakaļ,
Nu labi, tad tagad gada labākā filma. Nebija redzējuši. Tu mīlēs evaņģēlijas, tagad tā viņš kopā nāk augšā. Kas tas arī bija? Nu nezinu, man liekas, tā balvas nestrādāja, es nezinu. Bet tad, tā, kad tu skaties, nebija tās tā kā, okay, jo TTT bija pirmie, ja? Jā. Un tad nebija tās tā kā, what the fuck? Jo, Es jau pirms tam biju redzējis tās nominācijas. Okay. Tad man bija tāds, jo man galvā pirms bija Lielai Kristapa, ka es redzēju tās nominācijas, tam tāds, makes sense, ja ķipa, tā viena filma uzvarēs abās nominācijās. Bet šitais vispār, tā kā random. Es nezinu, tiešām, kas tā dara. Tādā ziņā. Ne jau Oskaros arī tā kā, nezinu, tā nestrādā. Jā, tas neesmu šeit tā redzējis. Varbūt tur ir kaut kāds pamatojums tur apakšā, kaut kā tur, normatīvi akti, kas tur, kā tur, bet es nezinu, man liekas, tas ir tāds mazliet... Dīvaini. Tīzls gājiens varbūt. Nē, protams, tā kā teiksim tā, abas filmas ir labas, tā kā kaut kādā ziņā viņas ir pelnījušas, vai ne? Bet, ja mēs tā kā runājam par labāko, tas laikam ir tikai viens. Tā tas nav tā kā 2 zelta medaļas. Jā. Nē, pagājušā gada vasaras olimpiskajās spēlēs bija, kas sadalīja. 2 zelta medaļas, kurā disciplīna? Tālēkšana vai kaut kas tur kaut bija? Kas tāds bija, kad abi divi ķipā... Jā, viņi vienojās, ka tā kā, tad mums abiem ir tāds. Labi, bet tur makes sense, jo tur ir kaut kas, ko var nomērīt, vai ne? Ka viņi abi divi uzliec kaut kādu augstumu, tad viņiem piedāvāja, lecam vēl vai abi divi sadalīt, tad vai dodiet abiem, vai ne? Bet šeit, es nezinu, man tas likās, bišķi pat apkaunoju. Es nezinu, ķipā, nav kaut kāda integrity, tā kā, vienkārši tad... Vai viens, vai ko tā ap 2, kas tas ir. Man tas tā dīvaini likās, jā, es arī tā kā bišķi. Jo, kad es redzēju, es skatos, es atceros, es pirmoreiz biju, ka es izlasīju tās nominācijas, kurš uzvarējis, un tāds, ko? Nezinu, tā kā dīvaini, man liekas tas ļoti dīvaini, es to nepieņemu. Es nezinu. Jo arī, kad uzvarēja labāko filmetrāžu filmu, tas režisors uznāk augšā, un viņš tur sāk kaut savu runu teikt. Un tāds, bet tas jau... Es tad nesaprotu, kurš tad ir labākais, kurš tad šajā gadā skaitās labākais. Nezinu, es nepiekrītu. Es boikotēju šos rezultātus. Bet, tad tā kopsumā tu rekomendētu viņu vai kā? Gan jau. Tomēr jāatcer tas. Tik vīlies. Laikam jau ejiet skatīt. Tomēr labākā filmetrāžu filma. Es rekomendētu. Es teiktu, ka, padomju savienība, bla. Bet tas basīts, tas velk to filmu. Un Agnes Budovska vēl sievietes šogad riktīgi spēlēs, to saka. Es arī rekomendētu, tomēr jau viņai arī tā kā, viņa savu darbu izdara precīzi, un tur viss arī, profesionāli, ļoti labi filma patiesībā, tādā ziņā jau tā kā viss kā nospēlēts, nofilmēts, tur viss līmenī, tur grūti nebūtu rekomendēt tādu filmu, tur jau, nekas tur baigi viņi greizi nenošāva, man liekas, nekur, jā. Rekomendācija būs, to var nostīties. Un tad priekš manī viņi būs 3. rangā. Ķipā zem nospiedumiem, jā. Man tomēr dalās tas starp Lotus un šito patiesībā, jo tas PSRS pieskāriens man bija tāds, skaidrs, jā. Uz beigām jau bija, tā kā, kaut kāda jau emocija izraisīja, kaut kāds tāds fuck, jā, tā kā, cik tur kādreiz sūdīgi bija, un to nekad nedrīkst aizmirst. Bet liekas, ka tas ir tāds jau, cik gadus jau par to runā un taisa vien to pašu, un tad tāds, we get it, let's kind of move on, tā kā, cik tā var. Bet tas nominācijas prikals, jā, par to tas bija, tas kaut kas jauns, jā. Tad beigās labākais saldējs ēdiens. Konča. Bet, jā, Tumžlais evaņģēlijs. Te jau varētu teikt par to, ka kaut kādā ziņā arī pa padomu.
opresija un tā, bet... Daudz interesantāk. Ok. Kriminālā pasaule, tas mums interesē. Jā, tas ir labs. Pastāsti. Nu, tāpēc, ka jā, pirms, ja tu salīdzini, jā, patiesībā viņas abas TTT un Tumšlais evaņģelists, jā, par to vienā tajā pašā tematikā, vai ne, par tiem kaut PSRS, vai ne, tur Tumšlais evaņģelists vairāk par to pēc PSRS, to pārēju, vai ne, bet tur, man liekas, ir tas kaut kāds stāsts tāds daudz specifiskāks un dziļāks, vai ne, ka tas tēls iziet cauri kaut kādai sistēmai, bet tā kā reāli to paņem uz sevis. Man liekas, tajā TTT tā ļoti vispārīgi, jā, nu, sekoja līdzi. Nu, es nezinu, kaut kā likās daudz personīgāks tas stāsts, jā. Tumšlais, jā, tur... Man ir grūti piekasīties tajā filmai. Es varbūt esmu bišķi biased arī. Jo Krimināls Excellence fonds, nu, tā kā amazing, vai ne? Un šitā, viņi notur to līmeni, viņi tā kā... Viņa ir pavisam cita filma un daudz savādāka. Bet tur tas režisora rokraksts, nu, spēcīgi. Nu, viņš ir tā kā... Nu, tas Oskars Župenhejs, nu, cits līmenis. Nu, čokam viņa cits līmenis. Filma pati, par ko viņa ir, kas tur notiek? Nu, jā, tur ir par to kaut kādu iekšējo konfliktu, vai ne, ka tas tā atnāk jauns gurķis uz strādāt mentenē. Un ka viņš ir tagad, tas zina, tāds jauns, nevainīgs un pilns ar kaut kādām savām iedomātām ideoloģijām un tiem noteikumiem, kuriem jāsaka, un viņš saskarās ar to realitāti, kā patiesībā ir. Un tad ir tas iekšējais konflikts, jā, ka viņš tā kā grib darīt visu pareizi un nesasmērēties, bet tas nav reāli. Un kā arī tur filmas sākumā viens čuvaks teica, tas viens kaut kāds, tur ik pa laikam bija kaut kādi momenti, kad tā kā katrs tas kolēģis pieiet pie viņu un pasaka kaut kādu frāzi, vai ne, kas, man liekas, tā kā ļoti labi atspēlējās. Tur bija viens, kas teica, tā kā, tu gribi būt te balts un pūkains un negribi rakāties caur tiem sūdiem, bet tev pienāks brīdis, ka tev arī būs jāiet tiem sūdiem cauri. Tev būs rokas pilns ar sūdiem. Nu, kaut kā tā viņš pateica, un tas beigās arī notika ar to čoku, vai ne, tā kā burtis viņš beigās izgāja, nu, reāliem sūdiem cauri, jā. Nu, tā kā, jā, tur vēl arī bija labs kvots, ko es atceros, ka, man liekas, tāds bišķi iehitoja. Zini, pat tur bija kaut kāds karakteris tam galvenajam tēlam teica, tu guli ar draudzeni, bet dzīvo tu ar kolēģiem. Jā, un tad tā kā tas arī tāds iehitoja bišķi. Un, jā, nu es nezinu, ko tur vēl, tur visi tie tēli, nu tik perfekti, man liekas, tā kā ir galvenais tēls, vai ne, tas amerikānis, arī kaut kāds comic relief, vai ne, tas čovaks, kurš tāds ekscentrisks, tas tā kā, tas Burkovs, vai kā viņš skaitījās, tas arī, nu tāds mačo mafiozo, vai ne, tie ādas jakā, rītīgais alfa dude, vai ne, un tas priekšnieks un tie visi tēli, nu perfekti, jā, tā valoda. Labi, tur varbūt, jā, ir cilvēki, kuriem tēlam var nepatīk, bet es nezinu, man viņi tā kā, nu tā tur runāja. Tajā laikā tā runāja tie cilvēki. Un tā aina, vai ne, kur ķipā viņi tur testēja to pistoli. Jā, es tieši arī gribēju to. Tāda konča, tīk rēcīgi, es nevaru. Čuvaks atcerās, nu nevar jau izšaut, šitā jau sūc. Pēc tam izgāja cauri, izgāja vēl cauri. Tur čuvaks guļ un mēdina. Viņš tāds vienkārši aizvidz. Tas bija, jā. Man liekas, viss cauri tai filmai bija tāda, nu tā kā, nu pa lielam jau viņi tā kā it kā nopietni ir, bet tāda riktīgi piesātināta ar komiskiem momentiem. Jā. Tad ir smieklīgi, man šeit es skatījos, pilna zāle bija un visu laiku, nu tā kā rēcam, bet tad ir tas tā kā, tāds viens segments, par to ieroci, kas varētu būt filma pati par sevi. Tāds izgriezums vienkārši, kas ir īsfilmiņi, un tad vienkārši ideāli no sākuma līdz beigām tas viss tāds uzbūvēts. Tur bija rēcīgi, jā, tas čovaks bija parubījies, viņam bija arī šņaba pudeles, un sanāk, šī bija viena no retajām reizēm, kad alkohols izglāb dzīvību. Zini, mūsdienās tā nebūtu, ja viņš būtu vienkārši apzinīgs darbinieks, kurš šādā virs stundas, vai viņš būtu nošauts. Pagaid, tas nebija arī kaut kāds priekšnieks, vai?
Man liekas, ka nē, tas bija kaut kāds prosta fujeks. Tas nebija tas priekšnieks lielais. Jā. Bet tas bija labs, jā. Un, jā. Kaut kas interesants par tumšzilajiem evaņģēlijiem. Tātad vienīgā profesionālā aktrise bija Elīna Avotiņa. Tā bija tā draudzene, vai ne? Jā. Pārējie visi bija neprofesionāli. Jā, pats galvenais Raitis Stūrmans. Tu zini, par ko viņš strādā ikdienā? Kaut kur es kaut kādā podkāstā redzēju, bet es neatceros. Jā. Jā, viņš vienkārši strādā loģistikā. Un bija castings. Neatceros tagad precīzi, laikam kaut kādā 7000 cilvēku pieteicās to galveno lomu. Laikam, jā. Un viņš bija tikai vienīgais, kurš tagad tiešām Oskaram patika. Jā. Iedomājies 7000 cilvēku un nevar apmierināt. Cik prasīgs ir tas režisors. Bet, tādā ziņā poši kā atrada. Un jā, es domāju, ka labi nospēlēja. Un tik labi, ka pilnīgi dabūja Lielo Kristapu. Jā, šis jau. Otro reizi, kad jau ķipā no viņa filmas kāds neprofesionāls aktieris, jo Kriminālas ekscelences fonds Andris Dauguviņš paņēma par to lomu, ne? Savu arī iedomājies, tu esi profesionāls aktieris, kurš visu dzīvi veltīja šim momentam un atnāk viens čoks no loģistika. Bet tas man šeit vienkārši parāda, cik labs Rūpenheits ir kā režisors. Cik tas darbs ir ieguldīts. Gan jau, ka ne tikai viņš, tur gan jau kaut kādu vēl tur cilvēku palīdz, tā kā tur tā kā vairāk to lomu attīstīt un tā, bet arī tāpēc jau arī Oskars Rūpenheits dabūja galvenā režisoru Lielo Kristapu šogad arī. Makes sense, jā. Tas darbs, ko viņš iegulda ar cilvēkiem, kas nav aktieri, un beigās tu tagad skaties uz tiem neaktieriem, un tev ir tāds, šis ir nenormāli interesanti. Viņam ir kaut kāda savādāka garša, un ir tā kā baudām. Tu skaties profesionāls aktieris, un tur galvenais jautājums ir, vai tas tā kā ir dabiski, vai tas tā kā, vai viņš tā kā, ja viņš ir kaut kāda loma, tad tā kā tas ir interesanti skatīties, un vai viņš to lomu tā kā nospēlē, vai tas ir vienkārši tipāžs. Yeah. Un varbūt Oskara filmās tie ir vairāk tipāži, vai ne? Bet tie tipāži, viņi tiešām strādā, un viņi arī liekas dabiski. Un līdz ar to tev liekas, wow, šis bija tik profesionāli. Jā, jo pa lielam katrs tas čoks, kas ir viņa filmās bijis, var arī tikai to vienu lomu laiks nospēlēt, vai ne? Nebūs tā, ka viņi tur ies un spēlēs tur kaut kādu baigo range rādījus, un citā filmā vienkārši pavisam cits tā kā tēls un citas emocijas. Jo vienkārši viņš vienkārši perfekti izvēlās cilvēkus, kuri dzīvē viņam arī tāda arī ir, un perfekti viņus vada tajā virzienā, kā viņam vajag, vai ne tajā filmā. Jā, attiecīgi. Un man liekas, tas tā kā viņam vislabāk arī strādā, jā. Bet jā, tāpēc arī sanāk tik autentisks tās filmas, tik dabīgas, un tur katrs tas tēls. Tas, ko viņš saka, man pilnīgi ticam. Nevienā brīdī man arī nav bijuši viņa filmās, ka tā kā fuck, cringe, un tik dīvaini pateicis, to nebija ķemistrijas vai tā kā ritīgi uzspēlēt. Tur ir tā kā precīzi reāli, jā. Bet jā, viņam tā laba filma, tā ir reāli laba. Arī tas moments par to bomzi, ka viņš pārielai stumdu, vai ne? Šis ir Latgales rajona pārvelkuši. To es arī redzēju tā ņirzi. Gan jau, ka tā arī bija. Iespējams. Lai nebūtu jāsmērē papīru, vai ne? Nav mūsu atbildība. Es vispār arī biju, tad, kad kaut kad pašos pirmsākumos izsludināja, ka var iesūtīt bildes vai ne uz filmu. Es biju pieteicies. Vispār neatbildēju. Tu kā uz pieteicies uz galveno lomu, vai? Es neatceros, kā tur bija. Tur vienkārši varēja, tur nebija tā kā uz galveno, tur vienkārši varēja atsūt mums savu seju. Un tad izskatīsim, kur varbūt tev var iemest. Jā. Okay. Bet cik gadus atpakaļ tas bija, jo man šeit daudz. Jā, tad, kad Rūpenheits taisa filmas, viņam ilgi viņas taisās. Jā, šis bija pagam 21. gads. Aha, ok. Vai 20. Ne, 21. Jā. Jo, jā, kaut 21. gads. Sanāk reāli kaut 5 gadi atpakaļ. 5, 6 gadi, jā.
tad viņi bija tajos pašos pirmsākumos, ka viņi tā kā izsludināja kaut kādā to papildus castings tas bija vai vienkārši, ka tā kā var iesūtīt, sērijā. Bet jā, Okay. Interesanti, jā, Nu, jūs jau gan jau, ka sapratāt, numur 1, un tur ir rekomendācija. Absolūti. Tur ir 100%. Bet zini, kas interesanti? Šitai filmai, vai ne? Viņa ir gada labākā filma, vai ne? Viņai pat nebija nominācijas kā labākais scenārijs. Man neliekas dzīvēm, kā tas tad strādā, vai ne? Ok. Jo Kas bija? tā pagaidām, tad atradīšu. Tā. Ierakstiet komentārā. Kā jūs par šo domājat? Es nemāku runāt. Labākais scenārijs bija Nospiedumi, Dieva suns, Testaments, Visi putni skaisti dzied, Lotus. Tepat arī nav TTT. Es nezinu, man liekas ļoti dīvaini, tā kā, ja filma uzvar labākā gada filma, bet viņai pat nav nominācijas scenārijā. Man liekas, tas scenārijs tas bija viens no spēcīgākajiem, kas šajā filmā arī bija. Nu jā. Tā kā, nezinu, tiešām liekas dīvaini. Varbūt tiešām tie lamvārdi ir, tā kā tik ļoti gruzīgi cilvēkiem tie lamvārdi, ka nē, bļeģi. Tas ir, nē. Reāli, tā kā, man liekas, dīvaini, ka pat scenārijs nav nominēts. Es dotu reāli, tā kā šai filmai no visām filmām, bet tas jādod scenārijs ir, kas beigās uzvarēs scenāriju, līdz pateiksim. Labākais scenārists Dieva suns. Neesmu redzējis. Nezinu, jā. Jā, tur tā kā tā jau, tur bija interesanti tā filma, laikam, tā kaut tā animācija un tā. Labi, tur grūti komentēt. Bet jā. Mums ir kaut kāda honorable mentions no 2025. gada. Es nezinu, ka vajag nekas tāds nav ko pieminēt, nezinu. Zinu, ko var iziet cauri, pieņemsim. Kā gāja nelūgtiem viesiem, viņi kaut ko tur beigās dabūja? Viņi bija nominēti, bet viņi nevinēja to seriālu priekolu, jā. Tur vinēja kolektīvs. Jā, kas tas ir vispār? Tas ir kaut kas interesants, es neesmu skatījies. Baigi nē. Tā otrā. Es nezinu, tur ir ķipā, seriāls ir tā kā, tur katra sērija ir kaut īsa filma, ne par kaut ko citu. Bet tas kopējā tematika ir dziesmu un deju svētki. Un par to ķipā. Es kaut ko biju redzējis, bet nezinu, kas tāds. Wow, šis jāredz, jā. Viņi nofilmēja, uztaisīja Mulan. Cilvēkiem uz kaut kādu laiku bija darbs un projekts, ko padarīt. Man tā liekas, nezinu, tur. Man liekas, nekas atmiņā paliekoši tur nebūs, jā. Zinu, ko es gribu iziet cauri, pieņemsim, kas man liekas interesanti. Piemēram, nominācija labākais grīma mākslinieks. To uzvarēja labākais grīma Tumžlais evaņģēlijs. Bet kā Lotus to nedabūja? Kas Tumžlajā bija tāds? Jo tur no grīma, kas tur? Tā kā kaut kādas tā kā traumas, kaut kādas tā kā asins, kas tur? Ko tur viņam čovakam tur vienu lēcu ielika, tur kaut asins izplūdums asins, Zini, ķipā? Nezinu, tā kā es negribu kādu šeidumies vai kaut tādu, bet arī tāds grīms, ja tā skatās. Lotus, viņš bija tāds ļoti ekstravagants, un tur tā kā bija dažādi interesanti tēli, tur tiešām nogrimēt, un nezinu, man liekas, tā kā šādā nominācijā arī Lotusam būtu jāuzvar. Tas pats arī labākais kostīmu mākslinieks uzvarēja TTT. Tur jau vienkārši ķipā ir tas, ka viņi basketbola formas kaut kādas un tas 70. gadu stils, bet vēl kā Lotus, tad vienkārši Lotus sakāli likās, tur tāda kostīma bija patiesībā, zini, ķipā visu tādi tie dīvaini un ārpasaulīgi, ne ārpasaulīgi, bet tādi, zini. Bet Lotusā vēl jau bija tas, labi, es nezinu, bet tas neskaitās ne baigi grims nekas, bet
varbūt tur dabūja kaut kādu uzvaru par to kāju. Par to, ka viņai taču tā kā filmā viņai ķipa nav kāja, bet patiesībā viņai bija kā, ir kāja. Es neesmu redzējis to aktrisi redzējis. Bet... gan jau, ka viņai ir kāja. Bet par to viņa kaut ko dabūja vai? Par to viņai nav kāja? Par kaut kādu CGI kaut kas, es nezinu, tur kaut kāds. Nē, tā nav. Un arī, piemēram, labākais mākslinieks, kas, man liekas, skaitās ķipā vis tā butaforija, vai ne, un uzbūvētie seti. Labākais mākslinieks, Tumžilais evaņģēlijs. Labi, te ir it's a close one. Okay, tur man liekas, starp Lotus un šito. I guess arī es saprotu, kāpēc šitais, jo te arī te visi tie setpīsi, kas bija kaut kādi tie iecirkņi, vai ne, un tie viņi tur office, un tā tie arī, man liekas, tādi ļoti izteikti tā laika, vai ne. Ei, tu vēl atrod kaut ko tādu un uztais to tādu reāli dabīgu, tur tā kā bija reāli, tā kā viss, jā. Tur jā, varētu būt gan, man liekas, Tumžilais, gan Lotus. Jo Lotusam arī tie visi seti. Tur, jā, fucking nebija kur piekasīties. Viena vieta gan bija. Nevarēja saprast, kurš bija filmēts, laikam, Vecrīgā. Čipa viena māja tāda ritīgi nobražāta un sūdīga, bet tur fonā var redzēt tādu skaisti renovētu māju ar plasmas slogiem, vai ne? Un šitais prikals. Jā, tas man šeit tur neizbēgs no tādiem. Jā. Tas bieži. Es necik sen skatījos 1906. Tur arī tas, tā kā ļoti, tā kā jābūt vecam visam. Un, jā, tur citur kaut kur var redzēt, ka kaut kāda tā kā elektrības stapas stāv vai tur kaut kas. Un, tā kā... Jā. Tagad tu ievēro, tad tev bišķi nosit garš, bet tas ir tu meklē. Es varbūt meklē tajā brīdī. Es kaut kā tā kā, kas tur ielas galā ir? Bet tā jau, tā kā, ja tu nepievērs tādam uzmanību, tad tā kā tas tik ļoti netraucē. Jā. Labākais montāžas režisors ir filmai Nospiedumi. Jā, kā tev montāža tajā filmā? Montāža, tā kā... Viņi cēlās ar kaut ko? Viņi likās tādi, viegli sekojami līdzi, tā kā nav nekas tāds, tā kā... Pieņemsim, kas mūžīgi jauni, vai ne? Pieņemsim, ja mums jāsalīdzina tā kā montāža, ritms un tā, tad tā kā mūžības jaunajos bija tā kā citreiz tā kā viņi pārlec un tā kā tagad ir kaut kāds cits tās un tad bet kas tur un tagad mēs ejam kaut kur citur. Mums bija tehnisks ķibels, tagad mēs esam apakaļ. Mēs runājam par montāžu, kas uzvarēja, kas neuzvarēja. Labākais montāžists. Labākais montāžas režisors Nospiedumu filmējām. Vai tev likās, ka šī filma bija labi samontēta? Jā, super. Es teiktu, viņi bija tā kā viegli sekot līdzi, tā kā nebija tāds tā kā aizskavi, kaut kāds saraustīts, kaut kas tur tāds. Likās dinamiski, likās plūstoši, likās baudām. Vai tur bija kaut kas tāds tā kā, wow no tās montāžas? Bet man liekas, zinu, kā šitās visās filmās, kas bija tās filmatrāžas filmas, man liekas, ka neviena tā baigi ar tādu ritīgo montāžu neizcēlās, manuprāt. Tagad tā nevar izdomāt. Varbūt Lotus, bet arī es nezinu. Jā. Viņas visas bija tādas, man liekas, diezgan standarti. Nezinu. Tur nekas nebija tā, ka montāža kaut kā baigi izceltos. Jā. Nospiedumos bija tā kā moments, kur viņi ir baznīcā. Viņi paskatās uz Jēzu, kas ir tā kā krustā. Tur ir viņas tētis, kurš pīpē. Tas tāds tā kā tā detaļiņa, vai piemēram viņi tur tā kā uz beigām ir tā kā bēres, un viņa runā ar to tēvu, kā viņš vēl būtu dzīvs. Un tad tā kā viss tā kā pārmainās. Jā, tāds, bet kaut kas tāds baigais piesitiens, kaut kāds tur tā kā īpatnējāks kaut kas, tā kā. Jā. Bet bija poši. Ok. Nice. Es domāju, man liekas, arī palielam esam izgājuši cauri visam. Tas galvenais, laikam, jā. Jā. Jo, galvenais jau ir tas, ka lielajiem Kristapiem vajag višķi kā saņemties tādā ziņā, ka, apbalvojam vienu labāko filmu, jā. Riktīgi grauži. Bišķi vajag. Nē, bet interesanti vēl, ko var pieminēt, es redzēju, ka tā kā žūrijā tur bija kaut kādi 5-6 cilvēki, 6 laikam. 4 no tiem ir ārzemnieki. Tā kā
Ārzem žūrī pa lielam bija kaut kas no... Varbūt tie vienkārši kaut kas no kodiem tiem festivāliem. Nē, ķipā, ja tieši priekš lieliem Kristapiem tika piesaistīti, jā, tur kaut kāds čoks no Somijas, kaut kas no Lietuvas, kaut kas no Igaunijas, un tad bija kaut 2 no Latvijas. Un, kas man arī liekas dīvaini, ok, zin kā, tas bija reklamēts tā, mums ir starptautiski profesionāli žūrī, bet man liekas, ka tās latviešu filmas, lai latvieši arī viņas tā kā vērtē, zini? Nu, bet bija par, kur uzvarēja to kaut kādu LSM simpātijas balvu? Arī Kristapos, ķipā? Jā, un es nebaidos samalot, vai tik nenospiedumi. Portālā LSM skatītāja balva tīklā. Nu jā, nospiedumi doesn't make sense, bet tīklā, jā. Jā. Te gan arī ir kaut kāda LMT grupas eksporta specbalva. To Lotus dabūja. Ok. Bet, jā, nu es nezinu, man arī liekas tā kā... Nu es nezinu, man liekas tas, kā vajadzētu būt tā kā... Es ļoti nacionāli noskaņots vai kas. Pret TTT, bet par Latviju. Okay. Tas laikam viss. Gaidām Uļas Simjonovs biopic. Vispār tas būtu interesanti. Gaidām Jumpravs biopic. Būs biopic gads izstāst. Es nezinu, kad viņi nāks ārā. Nu, Jumpravu mēs šeit jau kādu laiku taisa. Tie jau kādu laiku tur, jā. Vai viņi būs tiešām šogad vai nē. Tad, kad es biju kino šodien, tur bija trailers atkal par kaut kādu padomu, lai Andrejs Ēķis kaut kādu filmu taisīja. Tur par... Es tā kā tik ļoti neiedziļinājos tajā trailerī, es nezinu, kā pat sauc viņu. Nu, tā kā man bija tāds, tā kā es redzu atkal to, zinu to vaibiņu, man tāds tā kā... Kas man te kaut kas rakstīja kaut ko, tā kā pazūd. Un interesanti, jā, man arī parasti kaut kur tā kā par šitām filmām bija vismaz toču. Par Lotusu, par Tumžilu, par TTT. Man liekas, jā, pirms tam jau bija kaut kāds ne tā hypes, bet vismaz es biju kaut ko lasījis un dzirdējis un tāds gribētos redzēt, vai ne? Tad par šo gadu, kas te nāks ārā no latviešu filmām, man pilnīgi nav nejausmas, jā. Vispār pagaidām jāatliekās tāds varbūt tukšais gads būs, varbūt nezinu. Jo šīs gads, es teiktu, ļoti labs gads priekš filmām. Patiesībā jā, gan Latvijā, gan pasaulē bija diezgan labs. Jā. Tā kā filmetrāžu filmas ir spēcīgas, tur ir tā animācijas filma Dievas un es neesmu redzējis, bet izstāst nice un kaut kāds doķenis jāpaskatās, jo, ja pieņemsim Kulakovu filmu neuzvarēja, tad varbūt ir vēl kāda labāka doķena, man tā kā liekas, ka šis bija Latvijas filmām labs gads, jā. Tas ir nice. Redzēs, kas būs tālāk, kas būs šogad nāks ārā. Es domāju, priekš pirmās epizodes tas būs tad arī viss. Droši rakstat komentāros visu, arī ko jūs ēdāt brokastīs, bet pārsvarā gan jau pastāstiet, ko jūs tā kā domājat par šī gada filmām, par filmām, ko mēs parunājām. Gaidiet arī jauns epizodes pa visu kaut ko, pa visādām filmām. Būs pa režisoru, būs pa žanru, būs latviešu, būs gan jau kā angļu vairāk, es nezinu, vai būs tur kāda franču kino, varbūt pastīsimies ar kādu dienu. Tā kā jā, piesako, pado ziņu, piezvan kādu vakaru, ja tev vientuļi. Tiekās. Very good, very nice.